Sveiki, mūsu nākamā sērija dzimis Eiropā no Polijas. Lai arī pēc iestāšanās Eiropas Savienībā no šīs valsts ir izceļojis tāds iedzīvotāju skaits kā visa Latvija, kopumā poļi ir eiro-optimisti. Eiro-optimistiskākā Eiropas Savienības dalībvalsts. Kas tam ir par iemeslu? Radikālo reformu tēvs pirms 25 gadiem ekonomists Lešeks Balcerovičs ir optimistisks par to, ko Polija ir izdarījusi un saka, veids, kādā Polija jau tuvojas kaimiņu valsts Vācijas iedzīvotāju ienākumu līmenim ir atzīstams, un viņš nodod sveicienus bijušajam Latvijas premjeram. And I am full of admiration for the former Prime Minister Valdis Dombrovskis. Apciemojām arī vietas, kur aug lētās Polijas zemes. Tās patiešām ir lētas. Polijā ir liela konkurence, un tirgus nosaka to, ka viens zemnieks pārpircējiem zemenes tirgo par 60 eurocentiem kilogramā. Un redziet, Latvijā tās jau nonāk, viņas ir 2,53, tad rēķiniet, kāda ir peļņa un kāds ir bizness. Var jāpaēst, es paēdīšu ar poļu zemeni, ļoti uzmanīgi. No, my mamy też włoskodniany. Jūs prasīsiet, vai ir garšīgi poļu zemeni? Man jau jāizstāv vietējais ražotājs, es nedrīkst teikt. Bo już jest koniec, praktycznie ostatni zbiór. Nav slikta doma arī lielākiem tramvaju ražotājiem un vilcienu ražotājiem Polijā. Firma Pesi, kas kā Fēniks atzīmes no pelniem, gandrīz bankrotējot pirms 14 gadiem, tika privatizēts un šobrīd ir viens no Eiropas lielākajiem tramvaju tirgotājiem. Warszawa, Ja? Swing, Swing. Tepier Warszawa, Jazz Duo, Aha. Moskwa, Foxtrot, Aha. Śląsk, Twist. 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 Вы любите музыку, да? My lubimy muzykę, Polsza lubi muzykę i u nas w naszych tramwajach всё играет. Всё играет хорошо. Хорошо, да? Tiekamies nākamā svētdien dzimis Eiropā, Polijā.